pazies un pa mīgam runāju. Jā, ko es teicu? Neatceros. Pareizi man māte arī teica, tu nekad neklausies, ko es saku. Šņabis ar ledu ir kaitīgs mierē, rums ar ledu aknām, džins ar ledu sirdī, viskijs ar ledu smadzenē. Piekrītu, tas ledus gan ir neticami kaitīgs. Kā var sakāt? Meiti, tu jau mājās tieši pagatavošu tev diētisku omletīti. Uzmanies! Ko tu darīji? Uzreiz tik daudz olas? Paņem, tad lūk vienas nekad nezināju. Es par domā, ko tu darīji? Tu sāli var piebērīt? Sāli piebērt sāli. Kas tev kaiš? Tu domā, ka es varu somlietu neprotu cepu? Es tikai gribēju redzēt, kā jūtos es. Nē, es gribēju tikai redzēt, kad tu zini, kā jūtos es. Kad tu sēdi man blakus mašīnā. Jā, zini, kā tu mans liek braukt ar automašīnu, ja tu vēl nebija precējies ar mammu. Meitī, tu teici, ka tu pīpē. Ar kuru dartiņu tu atpakaļ uz visu mūziku? Mammo, tev agrāk telefons bija? Nē. Dators? Nē. Tad jau bērnībā dinozaurus redzēja. Tēvs, tu tāds saguris. Es spēlēju tenisu, futbolu, hokeju, šāku, šaubu. Tas viss ir beidzies. Un saules ar dators. Tev rozīt, ka ir? Jā, to filmu. Esmu keks. Kāpēc tu ilgi neatbildēji, kad es zvanīju? Es jums kāda mūzikas deiņoju, tu taču zini, kad māte zvana jau pēc 10. reizes nepacelšu. Esmu pazudus, arī kaut kur mežā nožbiegtu. Skolā mums šodien jautāja, cik augsts ir mūsu skola? Un ko tu atbildēji? 1,72 m. Kā tā? Un skola jau līdz kaklo. Jā, sapinies, tas sliktu kompāniju. Nevis sapinies, bet es viņu dibināju. Tikko pasniegts atnesa mazā brāļa vēsturi no sporta domu. Dārgie vecāki, vakar bija boksa sacensības. Zobu supu, zobu pastu un citas nevajadzīgas lietas izsūtu jums uz māju. Tālāk nevēlas, tikai pašu galvā. Cik daudz viņš prasa? Jā. Halo, vai Jānis tu var pasaukt? Te tāda nav. Sakiet, lūdzu, vai Jānis bērns var palūkt? Jāņķupēja pie telefona. Uz plauka pieliekamā stāvēja 2 tortes gabaliņi, un tur tikai ir viens tagad. Tu vari man to paskaidrot? Protams, pieliekamā, tur bija pušu motru neredzēju. Dēls, parāda 7 grāmatiņu. Tā bija tava idejas un tik mani skola. Latviešu valodā 2, matemātikā 2, fizikā, ķīmijā 2, sportā 2, mūzikā 10. Ārprāt, un šis idiots vēl dzied. Dēls saprot, tu mācīsies, tev būs mašīnas, vīrs, sievietes. Bet ja nemācītos, Tev būs velosipēds, ūdens, domāte. Visi. Atslēgš internetu. agrāk vecāki mums draudēja. Dabūs ar sikstu. Mūsdienās atslēgšu internetu. Kāpēc to tēvu fotogrāfiju uzminiet uz budnīcu? Skutēji, kad redzēt uz stulbeni, es man palīdz pildīt māju. Šodien skotā mani uzlielīgi, jo māju tikai veiks ļoti labi. Nu jā, tētis, tev vairs nepalīdz. Māki, mīlestību skola nevar iemācīties, ja nu vien ir kopīgi. Vakarā aizgāju skolotnītiem, dežurante prasa. Jor pie kā? Es viņai saku, un pie kā jūs ieteiktu? Vēl, paskaties, kas ir atnācis.
6 skolā iešanas un 1 pēc aiziešanas pensijā. Uztīpēju cīgani prezidents, bet tā prezidents nekļūst. Iedzer negrīdu parlamentu, saimā nesēž. Iedzer vērā, jau sapratu darbojas. Tieši, lai šādu pītu savu lomu. Es tev rakus esmu uzlikusi nevis spārgus. Tava laime vēl nav atnākusi. Tas nozīmē, ka tā ir ļoti milzīga un spēj pārvietoties ļoti lēni. Mūsdienīgā ģimene un tās palīgi. Māte Tatjana Jefimova, tēvs Mareks Pabērs, meita Anda Apša, dēls Salvis Arbidāns, valsts aizskatuves Kristīne Rodina, suflieris un rekvizitors Ilze Kutāne.